Nu, atzīšos, ka vakar piekdienā, pirmajā vakarā es nedaudz pārcentos ar pilsētas svētku svinēšanu. Nu, un pēc šādiem atgadījumiem, notikumiem es nolēmu šovakar neapmeklēt vairāk pilsētas svētkus. Tieši zaļuma balva varētu būt pat traka veselībai. Un labākais, ko darīt šādā vakarā, ir kārtīgi izvēdināt galvu. Būt tik daudz zvēru. Paskat, kā aiziet uz mežu prom. Viens pats smuku pļaviņā dupsas gaisā uzēd zālīt. Nevienu netraucēts, un tad pēkšņi es no aiz stūra. Jā. Te mums ir bēdus attaisījuši jaunums. Divas pēc kārtas, kas izskaidro, kāpēc lejā nav ūdeni. Vienu no viņiem es pat labam tūrais tā dāma galva vidū tieši peldējās un apstājās, un tagad ziņkārīgi vēro. Mēģināsim tuvāk pieiet, viņu pārsteigt. O, kungi, cik jūs te ir. Ei, kur ir vēl viens. Ei, ka peldās. Skat. Pazūd. Un šitajā rajonā vairs laikam nav ko darīt. Šī vieta ir viss tās cerīgāk nekā bebru uzpludinājums. Rācīts, vairāk ūdens. Iespējams, ka arī skābeklis tajā noteikti vairāk. Un kapitāli. Varbūt trešo reizi tomēr. Eksperts. Tiesa gan, ir tas ūdens krietni par maz. Jāpiec priekšu. Aha, bija ņēmiens. Bija ņēmiens no zem akmeņa. Un vēl viens. Domāju, te var iekārtīties nedaudz ērtāk. Šitā te. Un ir galā. Ai. Nu, smuku. Nāc, peldēsim mājās. Burvīgi. Vai nav burvīgi? Orlīte. Pašā lūpiņā paņēmusi. Nu, peldi daudz lielāk tagad. Līdz nākamai reizei.